Labdien! Ar jums par tēmu ģimenes konfliktologiem runāšu es, ārsts psihiatrs Ilma Kačilska. Šo tēmu, kā jau jums visu laiku atgādinu, esmu sadalījusi 14 fragmentos. Iepriekšējā reizē mēs noklausījāmies 3. fragmentu veidi, kā novērst konfliktus ģimenē, un šoreiz mēs runāsim par 4. fragmentu raksturu saskaņas likumi. Daži likumi, lai saskanētu raksturi. 1. likums. Cenšaties neiet uz konfliktu. Sakiet sev, ja gadījumā draugs uzsācis strīdu. Sakiet stop, pasakiet viņam mīļu vārdu, apskaujiet, noskūpstiet, lai jūsu draugs atkūst, attopās. Atcerieties, gan vienam, gan otram laulātājam ir jāspēlē ciešama, nosvērta cilvēka loma. 2. likums. Cenšaties slēpt savu apvainojumu. Atlieciet uz rītu, runājiet par konfliktu rītu, bet ne šodien, kad jūs abi esat uzbudinājuma stāvoklī. Runājot par konfliktu, nepieminiet vecos grēkus. 3. likums. Ņemiet vērā laulātā drauga noskaņojumu. Pat ja domājat, ka viņam nav taisnība, tas var noskaņojums var nesakrist ar jūsējo. Tāpēc cenšaties neprasīt no drauga izpildīt savu vēlēšanos, kad laulātajam draugam nav uz tā noskaņojuma. Un tas ir jāredz, tas ir jāievēro. 4. likums. Nepārtrauciet, lai neizsauktu apjukumu, lai arī netiek izpildīta viena vai otra prasība. Vienalga, psihologi saka, gribi pārnest, paslavē. Šis amats var dot labus rezultātus. 5. likums. Pirmkārt, pirms izteikt savus aizvainojumus, padomājiet, kas īsti jūs neapmierina. Bieži par iemeslu tam nav vislaulātais draugs, bet jūsu pašu nogurums, jūsu aizkaitināmība. 6. likums. Mācieties viens no otra mieru. Ieslēdzieties kopīgā darbā, saruna valodā, cenšaties lietot vienojošus vārdus, nevis, kā cilvēki, es, tu, bet tādus mūsu, mēs, pie mums, mūsu mājās. Pēc tam sēsieties pie sarunu galda un iespējama kļūdu atklāšana. 7. likums. Parādiet patiesu interesi par cilvēku. Cenšaties izprast to, kas viņu uztrauc, to, kas uztrauc jūsu laulāto draugu. Tas palīdzēs izvairīties no strīdiem. Un turpmāk, ievērojot šo likumu, ģimenes dzīve ļoti iespējams jums patiesībā uzlabosies. Paldies par uzmanību! Mēs noklausījāmies tematu raksturu saskaņas likumi fragmentu, un nākošais fragments būs vīra un sievas loma konfliktos. Gan viena, gan otra laulātā drauga loma konfliktos.